Dievs man atgādināja par Eceķieli, par sauso kaulu ielai. Sākums bija nevis, kad Dieva gars viņos iegājis, sākums bija no Dieva vārda. Viss sākās ar Dieva vārdu. Kad Dievs pasaka vārdu, tas sākās. Un mēs pat to neredzam, jo cilvēki, tie kauli ir, kas simboliski Izraels, ja, viņi neredz, viņi saka, nekas nenotiek. Un Dievs saka, es jūs izvedīšu no jūsu kapiem. Un es domāju, Dievam, bet kas tie ir par dievkalpojumiem, kuros mēs bieži vien sajūtam īpaši Dievu klātbūtni, bet neaiziet tālāk? Es saku, kāpēc tad tā ir? Kāpēc neaiziet tālāk? Un es domāju, ka Dievs man vienkārši pamācīja un teica, viņš saka, Agri, tas ir laiks, kad kauli sadodās kopā. Jā. Kauli sadodās kopā. Tu piedzīvo Dieva darbību, bet viņš neaiziet tālāk. Tālāk aiziet tad, kad nāk dzīvības gars sevs kaulos iekšā. Bet tas ir viens process, un viņš sākās ar Dievu vārdu. Un tas, ko es šobrīd sagaidu, ka kaulu sadošanās fāze ir galā. es nezinu, kad viņi ir galā, bet es sagaidu, ka viņi ir galā. Un nākamā fāze ir, ka tas viss apaug ar miesu, ka tas viss apaug ar visiem audiem un dzīvības gars ienāk iekšā un pieceļās liela varena armija. Dievs atjauno Izraēlu, ko var salīdzināt ar atmodu.